Sveicināti Nitra Repeat kanālā. Mani sauc Līga. Mans vārds ir Andrejas, un Līga ir manā sieva. Un Andrejas ir mans vīrs. Paklau vīriņ, vai tu zini, kā sauc 7. kāzu gada dienu? Ceru, ka tās nav dzīves kāzas. Nē, tikai gandrīz. Tās ir vilnas kāzas. Laikam tāpēc sieva man uzdāvināja so. Jā, īsti lai tas ādu. Manuprāt, tā bija ideāla dāvana vilnas kāzās. Es vēl neesmu izlemis, vai likt to uz krēsla, divāna vai vērnese samjot. Zini, galvenais ir tas, ka tā ir no vilnas. Šodien es pastāstīšu mazliet par mūsu vilnas kāzām, kā mēs deldējām dibenus un, protams, par maniem adījumiem. Sākam? Tad par tām vilnas kāzām. Nu ko, sākam ar to, kas man šodien ir mugurā. Jo šodien man ir adīts krekliņš. Šis ir viens no maniem mīļākajiem krekliņiem, un šovasar noteikti visbiežāk uzvilktais. Mans mīļākais lino krekliņš, ļoti skaistajā sarkanajā aveņu krāsā. Un šis ir dizains Summer Dream, un dizainere ir Dream in Chocolate. Ļoti foršs, brīvs, krītošs krekliņš. Līnu adīt nav forši, bet man tiešām gribās vēl kādu, jo viņš ir ļoti superīgs. Nu, kā jau jūs laikam sapratāt, tad mēs ar vīru nesen nosvinējām mūsu vilnas kāzas. Lai gan viņš bija spītīgs, un man nekas ar vilnu saistīts dāvanā netika, jo viņš uzskatīja, ka tās bija varakāzas. Un man jau atkal uzdāvināja auskarus un kaklarotu. Tāpat kā lielāko daļu no kāzu jubilejām. Bet, sūdzēties nevar. Jā, tad tā bija, kad mūsu kāzu jubileja gandrīz vai sakrita ar to nedēļas nogali, kad mēs pēc daudziem gadiem izlēmām piedalīties vienā lielā velobraucienā. Tad, lūk, šeit ir mūsu zirdziņi, šā gada zirdziņi. Mēs piedalījāmies velobraucienā, kas saucās Siljan Rund. Siljan ir ezers, kas atrodas šeit Dālernas reģionā. Un tad bija, jābrauc viņam apkārt. Tikai tas nebija īsts brauciens. Tur ir 3 varianti. Pirmais ir īstenībā ne tam Siljan ezeram apkārt, bet vienam citam ezeram apkārt, kas turpat blakus ir. Tad ir jābrauc 70 km. Tad ir pašam Siljan ezeram, kas ir 120 km. Bet mēs jau nevaram apstāties pie kaut kāda mazākā vai vidējā. Mums taču ir jābrauc garākā distancē. Tad mēs braucām apkārt abiem ezeriem, kas kopā sastādīja veselu 160 km distanci. Mēs to darījām jau 3. gadu. Pirmo reizi bija pirms 10 gadiem un otro reizi pirms 8 gadiem. Tad bija pienācis laiks 3. reizei. Šoreiz gan mēs sev apsolījām, ka, ja mēs brauksim vēl, tad tikai 120 km, 160 ir pa daudz. Dibens ir nodaldēts ne pa jokam, un pēdējos kaut kādus 40, ja ne visus 60 km, tu jau sapņo par to, kā tikt no tā riteņa vaļā. Un parādīšu arī mazu ieskatiņu no mūsu brauciena, šādus tādus momentus, bet šis ir, es teiktu, skaistākais velo brauciens Zviedrijā, kādu es zinu. Vägarna och naturen runt om i Siljan. Wow!
Whoa! What about it? My peace, a world of colors, a soft, sweet release. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Crochet hooks dance, swift and bright, crafting wonders in the quiet night. From scarves to sweaters and hats in pairs, knitting and crocheting love with tender care. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Through the seasons, our love remains in every knot and loop it sustains. Threads of passion, never to fray. With every creation, I find my way. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Nu tā, manā pašā pirmajā video es jums parādīju visus projektus, kas man bija procesā. Un, ja es nekļūdos, tad tie bija varbūt 5 tolaik. Un tad tagad man viņi ir 9. Tā tad es esmu iesākusi jaunus projektus. Es pagājušo reizi pēc video nofilmēšanas saliku marķerīšus visos projektiņos, lai būtu vieglāk pēc tam jums parādīt, cik tālu es esmu tikusi ar katru no viņiem. Bet to, ko es sapratu, izlaižot 2 tādus nestandarta video, kad es esmu ar viņiem tikusi pārāk tālu. Man pašai liekas, ka, nu labi, es noteikti arī esmu adījusi diezgan daudz, bet tāda sajūta, ka iet pārāk ātri un ka pārāk ātri būs gatavi. Varbūt arī tāpēc man sāk gribēties iesākt kaut ko jaunu. Un ņemot vērā, ka es iesākusi 1, 2, 3, 4 projektus kopš tās reizes, man gribās iesākt vēl vismaz 2 vai varbūt pat 3. Un viens būs noteikti atvaļinājuma uzmetums, jo rīt man ir pirmā oficiālā atvaļinājuma diena. Un tad mans vīrs ir izteicis vēlmi par Ziemassvētku vesti. Tā arī būtu bijusi laba dāvana kāzu jubilejā, bet nebija diezgan reāli, jo mēs ilgi nevarējām izlemt, kādas krāsas viņš grib. Viņš joprojām nav pateicis, ko viņš īsti grib. Tad man ir tāds jautājums, vai es viņu adīšu vasarā un uzdāvināšu dzimšanas dienā, vai arī vienkārši adīšu, lai ir gatava līdz decembrim. To laiks rādīs. Tā ka vēl 3, 4 projekti man ir tā kā plānā, bet par to varbūt vēlāk. Vispirms es jums parādīšu, cik es tālu esmu tikusi ar to, ko es jums rādīju pagājušreiz. Tā. Sāksim ar šo lielo džemperi, kas bija, visur man te diegi karājās, kā viņš saucās, Cardi V-neck. Lielais tāds oversizīgais džemperis. Tā, un šeit mēs
redzam, kad marķierītis bija šeit. Piedurkne nebija. Nebija. Tad piedurknes varbūt jau bija pabeigtas. Bet, nu jā, bija man šāds gabaliņš, bet viņš tagad jau man diezgan ilgi īstenībā ir stāvējis un devies ziemas miegā. Jo, kas notika? Es taču jums teicu, ka es adīšu, līdz man beigsies dzija. Re, kur man ir mohēras kamoliņi joprojām ir. Bet vilniņa man beidzās. Un man likās, ka viņš būs pārāk īss, par cik viņš ir tāds mazliet oversizīgs. Un vilniņa man beidzās tieši tā, ka es tagad varētu sākt adīt valnīti. Un sanāk, ka man valnītim nav vilniņas. Un valnītis man bija apmēram 13 rindas un tad noraukums. Un to vienu kamoliņu man kaut kā vajag nevēl pasūtīt vienu kamoliņu, un tūmā nekur nopirkt nevar viņu uz vietas. Tad ir tā, kad es vēl gaidu, ko vēl varētu izdomāt viņam pasūtīt klāt. Ir man prātā kāda zeķu dzija vienam zeķu pārim, kuru man gribētos, jo tur man arī nav pareizo krāsuņu mājās. Tad varbūt tuvākā laikā taps pasūtījums, un tad būs pabeigts darbiņš. Tā, otrs projektiņš procesā ir mans Spring Fling džemperis. Un tā, tas ir šis džemperītis. Nu jau redziet, viņš ir ticis ļoti tālu, es tā teiktu. Un man šķiet, ka tā, es te izrotāju džemperi ar marķieriem, to man patīk darīt. Tad es ielieku vai nu nedēļu, vai citreiz katru dienu, bet citreiz es viņu varbūt pādu vienu reizi dienā. Bet, kas te par dievu piemetās? Vien prom. Jā, bet tātad tas, ko es jums rādīju iepriekšējā reizē, bija no šī marķierīša. Tad nu redziet, progress ir diezgan pamatīgs. Jā, un šis bija ritīgs vilnas džemperis, bet viņš gludais adījums, un tagad te var labāk redzēt to vīlīti tā. Redzēsim, vai jūs viņu arī varēsiet redzēt. Kaut kā tā. Jā, var saprast. Izskatās ļoti skaisti, kad es viņu uzmērīju, tā vīlīte tā. Šādi vienkārši tā nekrīt acīs tik ļoti. Tā, nākošais projekts ir viena no mana dzimšanas dienas jakām. Arī esmu tikus diezgan tālu, viņa gan bišķiņ rūlējās, tad grūtāk saprast. Tā, šeit viņai priekšā bija tās ķeltu pīnes. Bija ļoti skaistas dziju šķeterītes, bet jūs redziet, rokām krāsotā dzija nav tik skaista, kad viņu izveda. Un tur ir marķierītis. Tā tad jūs redzat, manuprāt, pamatīgs gabals, jo šo es atdodu diezgan smalkām adatām. Tās ir 3,25 mm, un rindas ir garas. Mazliet jau saīsnājās pēc piedurkņu atdalīšanas, bet viņas ir garas. Un jā, pagājušais man arī piedurknes vēl nebija atdalītas. Tā tad arī ir diezgan pamatīgs progress, es teiktu. Tā, un pēdējais darbiņš, kas man bija procesā iepriekšējo reizi, ir mans Fire Lily džemperis. Arī tas ir mans dzimšanas dienas projekts. Un šim laikam process ir progress ir vispamatīgākais. Tā, te es gan marķēru esmu izņēmusi ārā. Pagājušo reizi es biju te kaut kur valnīša vidū, vai pat pāri valnīša vidum. Un tad, manā Latvijas ceļojuma laikā man tapa šī piedurkne. Šķiet, ka es mājās atbraucot adīju tikai valnīti. Un jau man ir otrā piedurkne uzadīta labu gabalu. Vakar mērīju, bija jau mazliet pāri elkonim, un, manuprāt, man ir palicis pēdējais noraukums. Tā tad ir pavisam tuvu jau. Šoreiz man ir viens pabeigts projektiņš, un tas bija mans mistērijas džemperis, jeb Ruju sweater pēc Žanetes apraksta.
Tā, tad nu viņš izskatās lūk šādi. Šim džemperim man tā zaļā dzija beidzās. Mēģināšu parādīt mazliet tūplānā. Te es mainīju zilo ar zaļo pamīšus katrā rindā un pārgāju tikai uz zilo krāsu beigās. Manuprāt, sanāca tīri labi un tas tā ļoti acīs nekrīt. Tā, un šo džemperi es adīju ar 4,5 mm adatām. Viņš gāja raiti, adījās ļoti patīkami. Ar biezu dzīvi vispār ir forši adīt tādus divkrāsu adījumus rakstēnos. Man patīk. Un dzijas tātad, zaļā dzija saucās Mondial Biolana. Tā ir 100% vilna. 50 gramos ir 100 metri. Un pārējās krāsiņas bija Sandnes Gone Perfect. Un tā ir arī 50 gramos 100 metri. Un tad nu bija man petrolējas krāsa, eikalipta krāsa un kaut kāda dzeltenā sinepju. Tā nav nekāds konkrēts nosaukums norādīts. Vienīgais man likās uzvalkot šo džemperi, ka viņam tās piedurknes arī valnīši tādi diezgan plati un brīvi sanāca. Bet no otras puses es esmu vienkārši pieradusi, ka man visi džemperi ir tādi, nu varbūt ne baigi apspīlēti, bet nu salīdzinoši šauri. Tad ir vienkārši jāpierod pie kaut kā brīvāka. Tā, tas bija tad man pabeigtais darbiņš. Tad es jums varētu parādīt to, ko es esmu iesākusi jaunu kopš pēdējās reizes. Vienu projektiņu jūs jau nojaušat. Tad, kad es ciemojos pie Ivonas, mēs abas divas iesākām Camille dress. Un viņa ir tik superīgā lilā krāsā. Es jau gribētu teikt, ka lilā ir mana mīļākā krāsa. Mēs tieši šorīt ar vīru diskutējām, kad kādas mums ir patiesībā mīļākās krāsas. Bet adījumu ziņā man nav baigi daudz adījumu lilā krāsā. Tā ka būtu jāsāk adīt vairāk lilā. Tad es esmu tikusi tik tālu, kā es esmu atdalījusi piedruknītes. Nezinu, kā jums izskatās, varbūt izskatās, ka viņas ir, ka tā kleita ir tāda dikti maziņa, bet es uzrakstīju divām adītājām, kas adīja šo kleitu jau pirms tam, un viņas abas apstiprināja, ka viņas adīja tieši pēc apraksta, kaut arī likās, ka tā atdalīšana notiek agri. Un vienai no adītājām, ar kuru es sazinājos, ir diezgan līdzīga figūra tā kā man. Tad bija vēl jo izdevīgāk viņai pajautāt, kā viņai likās un kā viņai sanāca. Un viņa tieši teica, ka jā, viņai arī likās, ka būs par šauru, bet viņa riskēja adīt tā, kā ir aprakstā, vai tik viņa netestēja to kleitu un iespējams tāpēc tā arī darīja. Bet viņa teica, ka gala rezultātā bija labi. Es pagaidām marķierīšus atstāju. Ja nu gadījumā būs jāārda kaut kas, lai nav tik sarežģīti atrast pareizās vietas. Bet izskatās pagaidām tik daudz, cik es esmu mērījusi, ka būs labi. Tad es uz to arī ceru. Pareizi, es aizmirsu vēl vienu projektiņu procesā, pirms es sāku rādīt jaunos projektus. Lai gan šis arī bija īstenībā procesā, tad es neko nesajaucu, viss ir labi. Nākošais, pēdējais projekta darbs, procesa darbs. Tā, te man ir miljons tie kamolīši, tūlīt man viss te izbirs uz visām pusēm un sapīsies atkal. Ir šī skaistā La Prairie jaka. Un tāda, redziet, tāds muģeklis es nevaru. Man viņu reizēm negribās adīt tikai tā, ka man visos galos diegi krājās. Tad pagaidām izskatās šādi. Mugurpuses marķierīts ir šeit.
priekšpuses marķierīts. Kreisā priekšpusē ir adīta principā visa. Labajā priekšpusē gan es esmu aizmirsusi ielikt marķierīti. Bet, kaut kur no šī gaišā oranžā varētu būt, ka es adīju. Kopumā es teiktu, ir diezgan pavirzīts uz priekšu, bet adās viņa forši tad, kad es vēl adu. Ada tas ir smalkas, tas ir kā sīkums, tas man netraucē. Bet man ir baigi grūti saprast, kad viņu varēs vienot kopā, un es lieki negribu griezt diegus nost. Un man šobrīd ir 3 daļas, un visu laiku tās krāsas, tā kā šeit tā tumšām tagad ir vienā pusē, otrā pusē, mugurē jau pabeigt, bet lai savienotu man kaut kur nāksies griezt, bet es izvairos griezt, kamēr es droši zinu, kurā vietā man viss vienosies kopā. Tad, cerams, ka es notrāpīšu pareizi un ka man viņa derēs tā, kā vajag. Bet tagad gan visi procesi darbiņi ir parādīti. Un tagad es jums varu parādīt tos, kas ir, pilnīgi jauni. Tā mans jaunākais, jeb vecākais projekts ir Līgo vakaru uzmetums. Un tie ir cimdiņi. Cimdiņi, kurus man gribās jau sen. Es viņus daudzus gadus atpakaļ adīju vīramātei, lai gan tad uzadīju dubultajā adījumā. Un tie saucās Dāla Ulla. Aprakstā autore ir Jenny Penny, jeb Jenny Penny Design. Un, ja skatās Instagramā, jeb Jenny Alderbrandt īstā vārdā. Aprakstiņš ir šajā grāmatā. Viņš ir arī atsevišķi nopērkams Ravelry. Tā es jums varu parādīt pašu aprakstiņu. Viņš ir ar to dāla zirdziņu. Ja jūs esat bijuši Zviedrijā, tad jūs viņu noteikti esat redzējuši, jo tas ir viens no suvenīriem šeit. Un viņš nāk tieši no mūsu apvidus. Un šādi izskatās paši cimdiņi. Es esmu pagājušajā ziemā uzadīju zeķes ar šādu aprakstu. Viņas ļoti patika. Un tad tagad man būs pieskaņoti cimdi. Un ar savu cimdiņu es esmu tikusi šit tik tālu. Puķīte ir gatava. Šķiet, ka es vakar uzadīju vienu balto rindiņu un tagad tūlīt nāks zirga auss. Un mugurpusīte ir šāda, tur veidojās tas īkšķa ķīlītis. Tādi cimdi ir ļoti ērti, manuprāt. Un šos es adu ar 2 mm adatiņām. Smalkas, bet tikai tad man tie cimdi der. Esmu mēģinājusi adīt ar 2,5 mm, un tad man tie cimdi sanāk tādi krīt nost. Un tad izskatās lūk šādi. Un dzija ir Arveta Classic, sarkanā un baltā krāsā. Tā, tas ir tā kā viens. Tad mans tāds atzīšos tīzlākais projekts. Drīzāk tāpēc, kad viņš ir radīts bet tamborēts no Tīdlas dzijas. Es te iesāku adīt, tas tāds vairāk mašīnā braucošais projekts. Adu tādu segu, tamborēju, kāda adīšana. Šeit pat ieliku marķierīšus. Katrā pārbraucienā jauns marķierīts, un tad jau var redzēt, cik daudz uztamborējās. Bet, šeit ir pārlocīsim uz pusēm, rindas nav īsas. Un kāpēc šis ir Tīzlas projekts? Tāpēc, ka tā ir nevilnas dzija, tā ir dzija, kas saucās Poly, un viņa ir 100% poliestiers. Kāpēc es tamborēju no poliestiera? Tāpēc, ka man mājās, atzīšos godīgi, ir diezgan daudz plastmasas dzijas. Mani tas nepriecē, bet viņa ir no tiem laikiem, kad man nebija nejausmas, kura dzija ir laba, kura dzija ir slikta. Viņa stāv jau gadiem, bet arī ārā mest ir žēl. Un tad es esmu izdomājusi risinājumu, kā šo dziju izmantot, nemetot viņu ārā.
Es jau pagājušajā gadā uztamborēju vienu segu, un tagad pienāca laiks nākošai. Jo mums pagalmā ir tāda grila mājiņa. Tur iekšā ir tādi koka beņķīši, uz kā sēdēt, un vidū var uguni kurināt, kaut ko grillēt vai vienkārši sildīties. Bet tie koka beņķi ir baigi cietie. Un tad es izdomāju, ka es varu satamborēt šitādas segas, lielākas, mazākas, viņas var salocīt vairākās kārtās, lai ir biezākas, bet dibenam būs mazliet mīkstāk. Jo šobrīd mēs izmantojam vasaras dārza krēslu spilvenus, uz kā sēdēt. Un priekš tā man vilnu nevajag, tur pietiek, lai ir mīkstums. Tāpēc es arī tamborēju no šādas dzies. Mans plāns ir, ka šādām segām vismaz būs labs dzies patēriņš. Tad skatīsimies, kāda bilance būs, tad, kad man būs vairākas segas uztamborētas. Tā, un tad ir palicis pēdējais projektiņš. Tā ir zeķe. Šogad pirmā, īstenībā otrā zeķe. Es vienu mazu bērnu zeķīti uzadīju janvārī. Šogad es Renātes Singing Sock Together 2026 nepiedalos īsti. Piedalījos janvārī, bet tas nejaušības pēc man atbilda tēmai zeķe. Bet šoreiz gan es izdomāju uzadīt jūlija zeķi, jo tēma bija ļoti līdzīga pagājušai vasarai, un pagājušā vasarā man to jūras zeķi bija ļoti grūti izdomāt, kādu adīt. Un šīs zeķes apraksts iznāca, principā uzreiz, kad tēma bija jau noslēgusies un sākās nākošais mēnesis. Un tad, es nopirku šo aprakstiņu, un tās saucās Lilla Boten, jeb Little Boat, un autore ir Sofija Kapelle, manuprāt, vai Sofija Karlsson ir viņas tagadējais uzvārds. Jebkurā gadījumā viņai ir arī YouTube kanāls, kas saucās Sofijas Tales, ja gadījumā kāds atpazīst no turienes. Un tad ir šāda zeķīte ar laiviņām, un te būs vilnīši. Manuprāt, Gita pagājušajā gadā adīja šīs zeķītes, ja es nekļūdos, jo man liekas, ka es vienai latviešu adītājai viņas redzēju. Un šīs es adu arī no Arveta Classic dzies. Šī zilā nav Arveta, bet viņa ir ļoti līdzīga. Viņa saucās Javol vai kaut kas tam līdzīgs. Bet jā, pēc skata ļoti līdzīga. Un tad es cenšos adīt tikai no atlikumiem. Redzēsim, vai man visiem vilnīšiem pietieks to zilo krāsu tikai. Tāds ir jautājums. Tā, tie bija visi mani projekti procesā. Uz grīdas man tagad ir bardaks, bet tāda dzīve. Un, jā, jūs man iepriekš uz galda laikam redzējāt dažas šķetrītes. Es esmu paņēmusi šādas 3 šķetrītes. Divas no viņām ir tā kā vienādas, tikai krāsiņas atšķirās. Šī ir Jārbu Select Yak Blend with Smooth Silk and Baby Alpaca. Ļoti maiga un patīkama dzīve, vienkārši kaivs. Šī rozā ir tāda pati, tikai krāsa atšķirās. Un tad šī tāda dzeltenzaļā ir Lama Silk, arī no Jārbu Gone. Un šai arī bija diezgan līdzīgs sastāvs. Baby Lama Soft un Mulberry Silk. Tad sanāk, atšķirība ir mazliet vairāk zīda nekā šīm divām, un šīm divām ir 10% jaks. Tas ir tas, kas atšķirās. Un ko es domāju adīt no vienas no šīm krāsiņām? Es vēl joprojām domāju, no kuras. Žaneta šonedēļ izlaida jaunu aprakstu. Tās saucās Capriccio Top. Nezinu, kā lai viņi izrunā, kaut kāds itāļu vārds varbūt. Tā, tas bija, lūk, šis krekliņš. Man viņš ļoti patīk. Es izskatījusi visas projektu bildes no testētājām, un viņš ir
tik skaists. Man viņu ļoti gribās. Tāpēc es pieļauju, ka tas būs mans atvaļinājuma uzmetums. Tikai jāizvēlās krāsu, jo metri viņām atšķirās. Šīm ir mazliet vairāk, un šai ir mazliet mazāk. Tāpēc es domāju, ka viņas varētu derēt vienalga kurā. Un vispār man ar vasaras krekliņiem ir baigi traki. Es noskatījos vienu epizodi, kur viena adītāja rādīja veselu kaudzi ar vasaras krekliņiem. Nu tā, iedvesmai. Un es saglabāju favorītos veselus 3 vai 4. Viens, es jums viņus varu parādīt, kas man ļoti iepatikās, bija Jānis Otop. Viņam gan nav nekādi projekti, tikai viens izskatās, tāpēc grūti pateikt, vai tas ir kas labs vai nē, bet kaut kā man tas dizains uzrunāja. Un autore ir Meril Holojen, vai nu norvēģu dizaineri. Jā, un tad otrs bija Hortatop. Tā tas izskatās lūk šādi. Tādas foršas mežģīnītes un tādas brīvas piedurknes. Manuprāt, tādas vasaras krekliņam labi piederās. Un šīm dizainere ir Aurelie Virali, kaut kas tāds. Tāda man ļoti patika Eloise Top. Tur ir daļēji mohēra un daļēji merino. Autore dizainere Friday Knits. Un krekliņš izskatās lūk šādi. Man tā augšņa ļoti patīk. Un pēdējais. Jā, to viņa tieši tā podkāsta autore bija tikko pabeigusi. Viņai bija uzadīts, bija Wildflower Top no Ronija Hakalehto. Un viņš izskatījās lūk šādi. Arī ļoti uzrunāja. Tad nu redzēs. Varbūt man būs šogad vēl daži jauni vasaras krekliņi, ko jums vēlāk rādīt. Tā, tie ir tā kā plāni, ieceres, vīzijas, vai arī kaut kas vienkārši patīk. Jo es sev parasti neko nesolu, un tā kā sanāk, tā arī sanāk. Laiks pie mums ir bijis ļoti karsts. Mazliet es tomēr cenšos skriet par spīti karstumam, bet tad es jums parādīšu, kā es skrienu tad, kad ir ļoti karsts. Un vēl par skriešanu runājot, vakardien es piedalījos pirmajās skriešanas sacensībās gandrīz 3 gadu laikā, kas liekas nenormāli ilgi. Ļoti gara pauze, bet man mazliet viena kāja ir niķojusies uz priekšu atpakaļ un nav skaidrs, kas viņai ir par problēmu. Un tad, tā ir, kad tad es skrēju, tad es neskrēju, tad man nebija vairs motivācijas skriet. Bet šopavasar es tā kā cenšos piespiesties un atgriezties pie kaut kādas daudz maz rutīnas. Un tad vakar es piedalījos pirmajā skrējienā. Bija mūsu kaimiņu pilsētā Falun, jauns skrējiens pirmo reizi. Un puišiem, kas viņu organizēja, ir plāns, ka viņš notiks katru vasaru.
Bija 10 km skrējiens, ļoti tā gar ūdeni, sākās pie tāda maza ezeriņa, un pēc tam skrējām garām lielākam ezeram. Tādā ziņā bija ļoti skaisti, bet tas, kas nebija forši, kad ārā bija 28 grādi, un man karstumā skriet patiesībā ļoti nepatīk. Es labprātāk skrienu ziemā, kad ir -10 grādi. Bet piedalījos brīnumainā kārtā, ņemot vērā karstumu un neregulārus treniņus un intervālus vispār es neesmu skrējusi jau vairākus gadus, vismaz 3 gadus noteikti. Tomēr noskrēju ātrāk par stundu. Tas mani pārsteidza. Un jā. Piedalījos, bet pieteicos arī vēl vienam skrējienam augusta sākumā. Tas gan būs vairāk pa meža takām, bet tad es skriešu kopā ar manu svaini, jeb, vīra brāļa sievu. Tad būs pareizs vārds. Tad mēs, tur piedalīsimies kopā. Tagad no rītdienas, pirmdienas man sāksies atvaļinājums. Tad redzēs, ko es adīšu atvaļinājumā, cik daudz es adīšu atvaļinājumā. Paldies, ka vēlējāties pavadīt kādu laiciņu kopā ar manīm. Cerams, ka arī jūs kaut ko pādījāt. Droši stāstiet, ko jūs adāt, kamēr jūs skatāties video. Un tad tiksimies vēlāk. Vai no atvaļinājumā, vai pēc atvaļinājuma. To jau mums parādīs laiks. Tad, lai jums jauka vasara, lai arī jums ir jauks atvaļinājums, un par spīti atvaļinājumam un visiem vasaras darbiem un dārza darbiem, es ceru, ka jums arī atliks laiks adīšanai. Atā!